Čau! Es sveicināti mācības podkāsta epizodē. Kā tu redzi, es esmu gan izpustumsā. Es nezinu, vai Jānis būs priecīgs par šo te apgaismojumu. Ir gandrīz 9 vakarā. Es tikko sapakoju visus krāstestus, kas ir Gardrobas akadēmijai, un droši vien domāju, ka es labāk apsēdīšos un izdarīšu šo tagad, nekā neizdarīšu vispār. Es negribu uzpauzēt mācības podkāstu, tikai tāpēc, ka esmu ierikusies darbos ar Gardrobas akadēmiju, un tā arī ir. Esmu ārkārtīgi priecīga, mums ir normāla forša grupa, un darbs ir iesācies. Bet es labāk izdaru kaut kā, nekā. Un īstenībā par to šodien būs kaut kādā ziņā šodienas tēma. Man pirms 2 nedēļām šķiet, palika 35 gadi, un es tieši vienai citai podkāstarei redzēju, ka viņai bija arī šāda tipa ieraksts, kur viņai bija 35 gadi un atziņas. Un iedomājos, ka es ļoti gribētu uztaisīt arī kaut ko līdzīgu. Un tāpēc šis te podkāsta ieraksts tā arī saucās 35 gadi un atziņas. Līdz ar to 35 atziņas par to, varbūt kas ir bijuši pamainījies dzīvē, vai kā es redzu dzīvi, vai kaut kādas lietas, kas vienkārši liekas svarīgākas vai nesvarīgākas, un saliku viņas pa punktiņiem, droši vien, ka daudz ko arī būšu aizmirsusi, un daudz kas ienāks prātā pēc tam, bet tam nav nozīmes. Vienkārši uz ātro uzrakstīju 35, un domāju, ka par katru mazliet viņās var pastāstīt, un arī kaut kādā ziņā varbūt pavadināt tevi, pastīties kādas citas mācības epizodes, kuras varbūt neesi noklausīsies, jo tā tēma varbūt nelikās tik ļoti aktuāla, tad vienkārši pieķiksēšu klāt vēl kādas epizodes, kas ir bijušas. Un es esmu sveicināta atpakaļ, vairāk man droši vien, Laura, es esmu sveicināta atpakaļ, tāpēc, ka, tā sanāk, vienkārši šobrīd ķeru asti ar darbiem un bērniem un visu pārējo, kad bišķiņ grūti ir varbūt atrast šim laiku, un es noteikti turpināšu, noteikti arī sarunāšos arī ar citiem cilvēkiem. Šobrīd vienkārši nav sanācis. Mums bija arī īstenībā ļoti liels ģimenes tāds nepatīkams notikums. Mums kaķis nomira pirms dažām dienām, un tas pilnībā iztricināja visu mūsu pasauli, ģimenes dzīvi un tā tālāk, un tas arī varbūt šobrīd iedod tādu ļoti tādu sāpīgu dzīves momentu vienkārši kopumā. Lūk, labi, sāksim. Tad pirmā lieta, esmu uzrakstījis terapiju, mani izglāba. Un tā arī ir. Es droši vien par terapiju atsevišķi uztaisīšu vienu citu ierakstu par to vispār, kā es sāku, kā es meklēju, kā mēs varbūt reiz palīdzam draugiem atrast savus terapeitus, tas varbūt būs cits ieraksts, bet kopumā esmu sapratis to, ka terapija noteikti izglābus ļoti daudz manas attiecības, terapija ir izglābus arī manas attiecības pašai ar sevi, un iedevusi pilnīgi citu veidu, kā skatīties uz lietām, un tā kā mēs Rānu smējāmies, ka pat tad, kad mums izkrīt terapija, un man arī ir izkritus terapija gan 2 mēnešus, dažādu iemeslu pēc, tad šobrīd es ritīgi jūtu, ka terapeiti ļoti bieži nāk man līdzi manā galvā un kaut kādā ziņā skan manā galvā, ir īpaši, ka notiek kādi ļoti negatīvi vai grūti momenti, kur viņi tā kā bišķņās nomierina un liek, klausies, varbūt nepel tik šausmīgi sev vai nesaka tik sliktas lietas par sevi, bet varbūt tomēr bišķņās citādāk vai iemācīties pastīties citām lietām. Un ja sākumā, protams, tā terapija vispār iedeva tādu iespēju izrunāties un iespēju varbūt saprast lietas, kā lietas notiek, tad tagad bieži vien tā terapija, protams, iet jau pirmkārt dziļāk, bet otrkārt visu laiku nāk tiek trenēta tas domāšanas veids, tāds analītisks, bišķiņ citādāks, kā varbūt ikdienā, kur tu ieeji iekšā rabbit holā, kur tu vienkārši, jūties sliktu, paliek vien sliktāk. Un es ticu, kad liela loma terapijas tā kā loma nospēlēja to, kāda bija man pēcdzemdību periodi ar 2. un 3. bērnu, un kaut kā ticu, kad bija daudz labāk tiešām pēc, kad vienkārši bija šī terapija un šīs iestrādes. Otrā lieta esmu uzrakstījis, un tā ir kaut kā tāda pēdējā laikā tāda, kaut kā īpaši izjūtu to, ir manas attiecības ar vecākiem, ar maniem vecākiem un arī ar Anda vecākiem, šajā gadījumā tikai ar Anda tēti un Anda tēti draudzeni. Un daudz to domāju, cik ļoti daudz kas ir mainījies gadu laikā, un tieši saistībā ar terapiju tas ir ļoti savilkts kopā. Un esmu nonākusi pie tā secinājuma par to, cik ļoti svarīgi ir strādāt šīm attiecībām, lai viņas būtu tādas mīlestības pilnas, vai vismaz tāda mīlestība plūst tajā visā.
Un es nedomāju, ka man būtu jāstrādā vairāk ar, nezinu, vecākiem un viņu izlabošanu, bet ka man jāstrādā pašai ar sevi. Un tieši tas darbs pašai ar sevi ir ļoti, ļoti daudz uzlabojis attiecības, īpaši ar maniem vecākiem. Un man ir brīnišķīgi vecāki, man ir ļoti, ļoti forši vecāki. Man ir arī bijis brīnišķīga bērnība un ir vecāki, kas joprojām ir kopā un viņi ļoti mūs atbalsta un ir tā. Bet, protams, ka tās attiecības ir bieži vien sarežģītas. Man liekas, ar vecākiem bieži vien tās attiecības nav tik vienkāršas, tāpēc, ka tur ir ļoti, ļoti daudz dažādu līmeņu. Un šajā brīdī ir tā, ka mēs tomēr esam pieaugušie cilvēki, runājam ar pieaugušiem cilvēkiem. Un man pagāja kāds laiks, kamēr es varbūt izkāpu no tā bērna pozīcijas un tomēr varu būt kopā ar vecākiem kā pieaugušais un varbūt ieraudzīt bišķi citādāk, un šobrīd arī ļoti daudz pieredzot dažādas pieredzes saviem bērniem. Es ļoti empatizēju un saprotu to, kam gājuši cauri mani vecāki, un tas noteikti arī iedod pilnīgi citu dimensiju tajā, kādas ir mūsu kopīgās attiecības, bet ka ir ritīgi vērts strādāt, pat tad varbūt, kad besī un uznāk pilnīgi, es nezinu, ka viss slikti, un ir bijuši terapijā brīži, kad es runāju par vienu to pašu un dusmojos un tā tālāk, bet ir forši no turienes izlīst ārā un tomēr nonāk pie tā secinājuma, kad ir ritīgi forši un ka mums var būt forši, un ka mums nav jābūt visiem perfektiem. Man nav jābūt perfektiem, perfektiem, maniem vecākiem nav jābūt perfektiem, lai mums būtu normāls attiecības un mēs varētu reāli sadzīvot un būt forši kopā. Nu tā. Trešā atziņa ir atzīt savu kļūdu, un tas man nācies ir ļoti grūti. Es no cilvēkiem, kas darīs pilnīgi visu, lai tā kā paliktu, ka man ir taisnība. Mēs Anna teica, man ir savs strīdēšanās veids, kurā es māku nomainīt strīdēšanās tā kā laikā, argumentācijas laikā, par ko mēs strīdamies, lai sanāktu, ka man ir taisnība. Un šobrīd mēs redzam, ka tā dara arī viens no mūsu bērniem, un šobrīd man tas dardz, un es saprotu, ak, Dievs, tas ir tas, kā es esmu komunicējis un strīdējusies, un varbūt kaut kā risinājis konflikts ar visu savu mūžu. Un tikai tagad pēdējos gadus es tiešām tā kā pirmkārt pieķeru, bet es domāju, ka pēdējais kāds pusgads vai tāds pusgads laikam ir tāds, kur es patiešām izjūtu, ka es esmu spējīga atzīt savu kļūdu un pateikt, hei, es īstenībā rīkojos neforši un man tā nevajadzēja darīt, un es nezinu, tā reaģēju, un tas īsti nebija ok pret šo situāciju un tā tālāk. Un tas tā kā, tas ir nākās ļoti grūti cilvēkam, kas ir paštaisns un kuram liekas, ka visu laiku pašam ir visi taisnība, un es domāju, ka tas nāk arī ar vecumu, varbūt kaut kādā ziņā ar tiem gadiem, bet kaut kā tā sajūta, ka tā kļūda atzīšana patiesībā ir ļoti uzlabojusi attiecības. Nezinu, ir bijušas situācijas ar draugiem vai situācijas ar vīru, situācijas varbūt, es saku, ar bērniem tāpatās. Man liekas, ka tajā brīdī, kad es sāku iemācīties atzīt savu kļūdu un pateikt, hei, klausies, īstenībā tev taisnība. Es uzvedos kā pīp, ja? Un tas, man liekas, iedod tādu atklātību un spēju patiesībā būt pilnīgi citādam attiecībās ar visiem saviem cilvēkiem tajā brīdī, kad vismaz es pat esmu bijis spējīga atzīt savu kļūdu. Un ceturtā lieta nāk kaut kādā ziņā kopā ar šo ir lūgt piedošanu. Un tas arī ir kaut kas, laikam, droši vien nāk ar to, ka tu atzīsi pats sev savu kļūdu, ka tu neesi bijis šis te, nezinu, perfektais cilvēks un tu varbūt izdarīji nepareizi un tā nevajadzēja darīt un vienkārši iemācīties palūgt piedošanu. Lūgt piedošanu savam partnerim, lūgt piedošanu saviem bērniem, lūgt piedošanu saviem vecākiem, savai ģimenei, lūgt piedošanu draugiem. Es nedomāju, ka visu laiku staigāt riņķī un tā kā būt tam sasistam sunim, nē, bet vienkārši situācijās, kur tu esi nolaidis lažu, vienkārši saņemies un palūdz piedošanu un pasaka, hei, klausies, piedod, tiešām no sirds piedod, ka es tā rīkojos. Es gribētu tā, es darīšu visu, lai es tā nerīkotos vēl vienreiz un tā kā iet uz to uzlabojumu par to, ka es neesmu perfekta un man viss perfekti nesanāk. Un man liekas, ka tas iet roku rokā un tas ir pilnīgi noteikti iedevis ļoti, pirmkārt, daudzām attiecībām spēju atdzīvoties. Es domāju, tādās varbūt draugu un paziņu lokā vai kādā kolēģu lokos vai kādās tādās profesionālās attiecībās. Gan arī vienkārši, iedod pilnīgi citu dimensiju un citu dziļumu tām attiecībām tajā brīdī, kad tu esi spējīgs atzīt savu kļūdu un palūgt piedošanu. Nu, lūk, nākamais 5. Viss nav melns un balts, un arī tas, man liekas, nāk kopā ar tādu jaunības maksimālismu, un ja es atskatos sevi, tad, kad mēs sākām ar Zero Waste nodarboties, tad es šobrīd saprotu,
ko man teica, vai kaut kā ar man runāja cilvēki, kuri ir bišķi vecāki un kuriem ir vairāk bērni. Un tajā brīdī man tiešām likās, viss ir melns un balts, un ne jau tikai pret citiem cilvēkiem, bet tikpat melns un balts pašai pret sevi redzes, šitā ir pareizi, šitā ir nepareizi, šitā drīkst, šitā nedrīkst. Un tas, protams, nāk ar laiku. Es domāju, ka tas ir pilnīgi normāli 20 gados būt super tādā maksimālismā un viss ir vienkārši yes vai no. Bet esot šajā melns un balts pozīcijās, esmu vienkārši sapratis to, ka ļoti bieži tu ieies strupceļos, tāpēc, ka, ir daudz situācijas, kuras īsti nav tikai melns un balts, kad kaut kur ir pa vidu. Un kaut gan es vēl joprojām gana daudz tur ielien iekšā, tāpēc, kad man uznāk besis, kad redz, tas man nogriez ceļu, tāpēc, ka viņš ir tāds un šitāds, un tad Anze tāds, jā, bet varbūt viņam gribējās ļoti, ļoti kakāt, varbūt viņam ir caurēja un viņam jāskrien. Man liekas, nē, viņš ir moļķis. Un, tā kā tas varbūt vēl joprojām nav pilnībā izskauts, bet man daudz iekšājas sajūtas situācijas ir visādas, kuras vienkārši saprotu to, ka, nav viss tik ļoti melns un balts un ir ļoti daudz situācijas, kur tomēr ļoti daudz, kas tā kā ir pelēkā zona, un ir ļoti daudz dažādas pelēkās nokrāsas, un jo es vairāk spēju to pieņemt, jo patiesībā bišķi vieglāk ir pieņemt pasauli, bišķi vieglāk pieņemt sevi neperfektās situācijās, un ka man viss kaut kas neizdodas, vai citiem cilvēkiem neizdodas, vai vienkārši kā mēs rīkojamies, un tā tālāk. Tā kā tas man ir ļoti, tas nāk vēl joprojām, neesmu to pilnībā iemācījies. Visu, ko es stāstu, nav tā, ka es visu esmu iemācījies. Es vienkārši tādas atziņas par to, ka, laiks ir šo pieņemt. Ja? Vismaz man, Laura, laiks šo pieņemt. Nākamais ir 6. Man vajag sevi, lai es būtu laba mama. Un šis izmēnāts un vēl joprojām nāk šausmīgi grūti, un es biju laikam pārsteigta, kad ar 3. bērnu es atkal nonācu pie tā paša sevis apšaubīšanas procesa, kurā es apšaubīju sevi kā mammu. Vai esmu gana laba mamma, ja es negribu 24/7 visu laiku pavadīt laiku ar saviem bērniem. Un es saku, ka man tas bija pārsteigums, patiešām liels pārsteigums, jo man likās, ka es tā kā šito esmu jau izrunājis terapijā. Visas terapijas sākums ļoti daudz bija par pirmo pēcdzemdību periodu, ar pirmo bērnu tā kā laiks. Tad es visu laiku šo laiku esmu gājis terapijā, kamēr man piedzima 2. bērns, un es gāju cauri 2. bērnam tai sajūtai, ka Dievs man gribas lai kāds man palīdz, lai es tā kā tomēr visu laiku neesmu tikai mamminga modā, lai es tomēr varu padarīt kaut ko citu, un es ļoti, ļoti šaustīju sevi, un tā kā grūtības bija ar to. Tad bērns aizgāja dārzņā, un es tā kā jutos īstenībā baigi ok ar to, ka esmu tāda, kāda es esmu, man likās, viss, es tā kā beidzot esmu nonāks pie tā secinājuma, kad es esmu gan labi tāpatās. Un piedzima 3. bērns, un atkal man piezakās tā sajūta, kad es neesmu gana laba, es neesmu gana cītīga mamma, pārāk neesmu gana mamīga mamma, jo redz, es neesmu visu laiku konstanti ar viņiem, vai vienkārši man gribas padarīt kaut ko citu. Un šobrīd man augustam ir gan pusotrs gads, un es atkal nonāku pie tās sajūtas, ka viss kārtībā ar tevi, Laura, viss ir labi. Man ir ok, tā kā ar to, kur es esmu un kādas esmu. Un tas laikam, kur es visu laiku nonāku, tas grūtākais ir tas, ka ja es esmu visu laiku 24/7 ar saviem bērniem, ir jau forši, viss ir kārtībā, bet es šausmīgi nogurstu, es mentāli jūtos ļoti, ļoti nogurusi, fiziski jūtos ļoti nogurusi, un man nāk miegs vienkārši tāda letardisks reiz paliek pa dienām. Un tad, kad es kaut kur izskrien, kaut ko padaru, un tas nav obligāti tikai ar darbu, tas ir vienkārši, satikt kādu draudzeni, iziet vienai pašai pastaigāties, padarīt kaut ko, kas vienkārši piepilda manu sirdi un manu katliņu. Es atnāku mājās, un es vienkārši esmu 100 reiz labāka mamma. Es nezinu, es reiz atnāku, es arī tagad esmu, darbā vēlu, ir vakars, protams, bērni būs aizgājuši gulēt, bet tas, ka es piepildu to savu katliņu ar šo podkāstu, no rīta man iedod pilnīgi citu jaudu būt mammai. Un tas, kā es atnāku mājās pēc tam, ja es bišķi pastrādāju un atnāku mājās, un vienkārši liekas, yes, es gribu ar jums būt, ejam uz laukumiņu, spēlēties, lasam grāmatas, ja, esam kopā. Un es to esmu piefiksējis, cik milzīga atšķirība ir tad, ja es esmu visu laiku 24/7 ar viņiem, vai es esmu kaut kur bišķiņ tomēr izraujos un atrodu laiku sev. Lūk, 7. Ir nekautrēties pelnīt naudu. Un šeit es atsaukšos uz podkāstu ar Elīnu Pelčeru par naudu, kur mēs runājām, un arī uz Kristīnas Virsnīcas sarunu, kur mēs runājām par dzīvības enerģiju.
un vispār par tādu dzīvības iekšējo spēku, kas mūs kustina uz priekšu un ka mums gribas turpināt dzīvot un darīt lietas. Un abās šajās sarunās mēs pieminējām, abas divas nonācām, abās šajās sarunās mēs nonācām pie tās sajūtas par to, ka, hei, ir jābeidz kautrēties, prasīt naudu par savu darbu vai kautrēties pelnīt naudu. Un man liekas, ka tas ir kaut kas, kas ir ļoti izteikti. Bieži vien sievietēm, varbūt sievietēm arī mūsu platuma grādos, es domāju, varbūt amerikānietēm, varbūt ir citi izaicinājumi, bet mums, man liekas, noteikti tas mammošanas periods ir tāds jocīgs ar to naudas pelnīšanu, un tāds, varbūt vienkārši palikšu mājās, labāk, tā vienkārši dzīvošu tiem bērniem mājās un tā. Un kaut kā arvien vairāk, man liekas, es noķeru to iekšējo vērtību, nebaidīties paprasīt par savu pakalpojumiem, nebaidīties paprasīt naudu par savu darbu, nebaidīties atteikt, kad kaut kas nevar samaksāt, nezinu, kādreiz kāds paprasa lekciju un viņi nevar samaksāt tādu naudu, kādu es prasu, that's fine, tā kā vienkārši būt tajā visā procesā, kad ir ok atteikt un teikt, hei, es nestrādāju pa Kristīnas virsnītē runājam par Kristīnas virsnītes sarunā runājam par to, ka es nestrādāju par labumu groziem, kur jūs man atsūtat ābolus. Tā kā tas, diemžēl, tā nenotiek. Es nevaru samaksāt īri ar āboliem, vai arī jūs man varat sūtīt, es neprasu man vienam nesūt drēbes, bet jūs man varat sūtīt drēbes, bet es nevaru ar viņām samaksāt par saviem pakalpojumiem, kas man jāsmaksā. Tā par elektrības rēķinu, diemžēl, nevar atnākt ar jaunām biksēm vai kaut ko humpulās atrastu. Tā kā vienkārši iemācīties un nekļūt arī tādai aizvainotāji, ko jūs iedomājaties, es taču strādāju. Nē, vienkārši tā kā, that's me, es esmu nopelnījis to, ko esmu nopelnījis, un es esmu te, tāpēc, ka es esmu strādājusi, un es esmu tā kā pelnījis šeit būt, un es varu par savu darbu prasīt naudu. Tas ir tas, kur es tā kā šobrīd lienu atpakaļ iekšā, it īpaši tagad nākot atpakaļ strādāt pēc 3. bērniņa, es tā kā gribu nākt citā sajūtā. Es negribu nākt tā, vai kāds atnāks, vai kāds samaksās, pirksiet, nepirksiet. Es vienkārši gribu ienākt tādā, hei, jā, viss kārtībā. Es esmu nopelnījis te būt. Un es esmu nopelnījis savā darbā tā kā prasīt naudu. Lūk, tā kā tas ir kaut kas, kas man ļoti ir jātrenējas vēl joprojām, bet kaut kas, ko es gribu noteikti ņemt līdz nākamajos gados. 8. Ieguldīt sevī laiku un naudu. Un, tas vienkārši laikam kaut kā nāk cauri dažādām tādām sajūtām gan par dažādām mācībām, kuras mēs vien vairāk varbūt ar Andi atļaujamies samaksāt lielākas naudas summas, lai varētu mācīties un iemācīties kaut ko jaunu. Tad tas ir kaut kas, ko es vēlāk atgriezīšos, jo tā ir arī atsevišķa lieta. Bet vairāk arī par sevi. Es domāju, vienkārši, šobrīd es eju pie fizioterapeita un viņš tā kā ir ļoti labs. Viņš pat diezgan dārgs tas process sanāk kaut kādā ziņā. Ja tu sāc rēķināt un saproti, ka katra tā vizīte maksā tik un tev jāaiziet vismaz uz tik vizītēm un tad vēl kaut kur sanāk salīdzinoši dārgs process, bet es laiku sev atgādinu, ka es to daru, lai es justos labāk. Un ja es to neizdarīšu sevis dēļ, tad, tā kā īsti rezultāti nebūs, un tad man tā mugura turpinās sāpēt, un diastāze vēl joprojām būs, un vēders gāzīsies ārā, un ja es neko nedarīšu, un nebūšu gatava ieguldīt naudu speciālistā, kas zina par mani noteikti daudz vairāk, tad es nevaru ekspektēt, ka būs kaut kāds rezultāts pašai no sevis mājās vingrojot, un šajā gadījumā es esmu mājās vingrotāja, un es esmu tā kā passionate par to, bet šajā gadījumā man ir nepieciešama palīdzība no speciālista puses, jo ar to nepietiek, vai ar to nav rezultāti, vai ar to īsti neatrisinās manu problēmu. Un tā kā kopumā vienkārši meklēt un tomēr nebaidīties ieguldīt sevī to laiku un naudu, un es saku, nevienmēr tā ir nauda, bet arī laiks, lai rūpētos par sevi, tāpat terapija, tās ir investīcijas 5 gadu garumā vai cik tur gadu garumā, un viņas turpinās būt investīcijas, tāpēc, ka tās investīcijas ir tā vērtas. Es redzu milzīgu atšķirību, es nezinu, investēt mums ar Andi kaut kādās lietās, mēs gribētu kaut kādā iespējams, kaut kādā varbūt terapijā vai mentoringā vai kaut kur citur aiziet, vienkārši, lai attīstītu un iedot sev iespēju augt un būt labākiem un foršākiem. Un nevienmēr sanāk tā, ka ir uzreiz nauda, nevienmēr sanāk, var tā, tā nolikšu, un man, piemēram, viens mācības, ko es skatos, maksā kaut kādā 3000 eiro, un tas ir ļoti liela nauda. Un nav tā, ka es varu vienkārši noskaitīšu nost, bet es domāju un štukoju par to, kā varbūt es varētu paņemt šīs te mācības, lai es varētu attīstīt sevi savā biznesā un arī vienkārši tā kā kopumā attīstīt sevi kā Lauru, un kas ir ļoti, ļoti svarīgi.
9. Rūps par sevi nāk priekšplānā, un tas nāk grūti, it īpaši ar 3 bērniem, un 3 bērni ir daudz bērni, un tas arī būs vēl viena lieta, ko es noteikti teikšu, tas laikam ir viena no nākamajām lietām, un tas ir ļoti daudz prasa, un viņi grib visi mani, un viņiem vajag daudz mani, un viņiem vajag viens uz viens mani, un viņi ļoti cīnās par mani, un manu uzmanību, un manu klēpi, un manu puču, un visu pārējo. Un šajā visā ir ļoti viegli aizmirst par sevi. Ir viegli tā kā palikt sev malā un atdot visu sevi bērniem un ģimenei un darbam un partnerim un tā tālāk. Un nevienmēr ir tas tā viegli nāk domāt par sevi priekšplānā, bet es kaut kā vienmēr cenšos mēģināt sakonektēties un padomāt par to, kas patiešām ir man nepieciešams. Un pagājušajā nedēļas nogalē, man liekas, bija tāda īpaša situācija, kur mēs bijām sarunājuši kopā ar draugiem braukt uz baseinu ar visiem bērniem, un man sākās mēnešu reizes, un es jūtos tik, es galīgi negribēju iet uz baseinu. Nu, ar mēnešu reizēm kaut kā vēl var tikt galā ar to baseinu un tā tālāk, taču nav jau tā, mēs nedzīvojam kaut kādos tur senos laikos. Bet man bija tā sajūta, ka es vēlos palikt mājās un iečunčināties savā gultā un divānā un vienkārši adīt un neko nedarīt un iespējams, protams, mājas kaut kādas lietas padarīt, bet vienkārši nelīst ārā no savas salas. Un es būtu laba sieva, es būtu aizbraukusi līdzi un pateikusi, vienkārši nolikusi sev malā, bet es īstenībā palūdzu, vai ir iespēja, ka es varētu palikt mājās. Un beigās es paliku mājās, un es biju šausmīgi laimīga, ka es paliku mājās. Tas bija tieši tas, kas man bija nepieciešams. Un tās ir tās situācijas, kuras tā kā mēģinu tomēr atrast veidu, kā nolikt mazliet sevi priekšplānā, neietekmēju, un varbūt tā, nezinu, lai nav tā, ka tur visi cieši, visa ģimene, un es nedomāju, ka visiem ir tagad jāziedojas, pēc ka Laurai gribās pagulēt vienai pašai. Bet es ļoti daudz lieku iekšā ģimenē un bērnos, un ļoti daudz laiku pavadu ar viņiem, un ļoti daudz, tā kā, ir ļoti daudz, vienkārši aiziet tajā visā, un ir ok arī nolikt sev priekšplānā, lai es varētu iedot, lai es uzpildītu to savu katliņu, lai es varētu dot citiem, un tā ir ļoti grūta mācība, un tas ir ļoti grūti gājis, un ir ļoti grūti novilkt robežas, tad, kad tās robežas ir tik ļoti izplūdušas starp ģimeni un bērniem, un tāds, ka mums bērni ir maziņi, un tā ir, ka tās robežas ir ļoti izplūdušas mums. Kur esmu es, un kur es esmu ar bērniem, un kur es esmu arī kā sieva, un kā darbiniece, un tā tālāk. Un man liekas, ka vienkārši visu laiku ir jāsakonektējas un jāmēģina atcerēties, ka, ja tas mans katliņš ir tukšs, tad man nav no kā ieliet, un to es patiešām jūtu, kad, ja manā katliņā vispār nekā nav, un es neesmu parūpējusies par sevi, tad man nav no kā ieliet. Un man, piemēram, viena no lietām, kas man pašai personīgi nedara, ir strādāt vakaros vai naktīs. Labi, šodien strādāju vakarā, bet vispār, teiksim, mājās, es gribu iet vannā, es tagad esmu atnākusi uz darbu un darba birojā, un man ir ok šo izdarīt, bet kopumā, ja es esmu mājās, man tik ļoti negribās vērt vaļā datoru, un es to daru kritiskās situācijas, tad, kad vispār vienkārši neko citu nevar izdarīt. Jo tā ir tā mana robeža. Man vajag, lai es varu uzpildīt sev vakarā, lai es pēc tam atkal varu no rītu izdarīt visu to rīta cēlienu, vai arī būt celties bērniem pa nakti un būt ok ar to kaut kādā ziņā. Nu, lūk. Nākamais, varbūt tāds bišķi jocīgs 10. ir turēties pie viena darbā. Un tas varbūt tāds bišķņās jocīgs izklausās, pēc, ka tam vajadzīgs mazlietņās konteksts ir. Mēs šobrīd ar Andi esam vienās apmācībās, kas ir masterminds, kas ir tāds, nezinu, spēcīgu biznesa cilvēku kopums, kur mums notiek satikšanās vienreiz 3 mēnešos. Mēs atbalstam, lai mūsu biznesi augtu, viens otra biznesa augtu, un mācamies caur, mums ir vadītāji, kas to māca, un tā kā stāsta dažādas tehnikas, dažādas grāmatas lasam, visu kaut ko mācamies, un tā kā mēģinam to visu ieviest savā biznesā, un kādā ziņā dodam padomu vai idejas par to, kā to varētu ieviest viens otra biznesā. Ļoti spēcīga pieredze. Neprasiet mums, kur mēs ejam, tāpēc, ka viņi vairāk to nedarīs. Šī ir pēdējā reize. Vismaz tā izskatās. Ja viņi izdomās to darīt atkārtoti, tad es noteikti pastāstīšu vairāk. Bet šobrīd vienkārši nav jēgas prasīt, jo šobrīd viņi teica, ka viņi īsti nezina, vai tas vispār kādreiz notiks vēl vienreiz. Nu, lūk, un viena no lietām, kur es esmu pilnīgs māsters, ir visu laiku mētāties. Man patīk miljonas lietas, un man ik pa laikam uznāk, tagad baigi interesanti šis, tad es tā kā ienirst iekšā jaunā lietā. Un ir šausmīgi viegli, vismaz man, uzsākt kaut ko jaunu. Ir ļoti grūti palikt pie viena. Un
Viena no lietām, kur es nonācu, esot konsultācijā ar Andri Lanku, kas vada šo mūsu mastermindu, viņa lielais ieteikums bija tāds, viņš man saprot, es vienkārši kā cilvēks, kuram visu laiku vajag kaut ko jaunu, un tajā brīdī es degu, bet ka tādā biznesā, ja es gribētu patiešām tā attīstīt, tad būtu labi, ja es paliktu pie viena un nemētātu savu enerģiju visu kaut kur citur. Un, protams, ka man bija doma, ka es taču varētu uztaisīt vēl tur tādu kursiku un tādu kursiku un tādu kursiku, un es taču varētu šito darīt, un es taču varētu arī zināt, es varētu taisīt komūnu, man gribējās taisīt komūnu māsībai, taisīt, es biju izdomājis, ka es varētu taisīt grāmatu klubu, un tad vēl šito, un vēl to, un man idejas netrūkst, man miljonas idejas par to, kā es varētu attīstīt sevi un iedot sev jaunas izaicinājumus, bet tas nav patiesībā tas, kas man šobrīd ir nepieciešams, lai es tiešām spētu attīstīt savu biznesu un būt spējīgi tā kā tiešām labi performēt, man būtu vajadzīgs tāds single fokus, tad šis vienvirziena fokus, nevis visu laiku mētāt savu enerģiju pilnīgi visur. Jo esmu piefiksējis, ka, protams, tajā brīdī, kad parādās kaut kas jauns, šajā gadījumā arī māsība ir viena no lietām, bet māsība man gan bija sirds lieta, ko es sapratu, ka man tas ir jāizdara. Tad, protams, ka man enerģija aiziet arī šeit. Nav jau tā, ka šitas nepaprasa laiku, tas prasa ļoti daudz laika, lai es to dabūtu gatavu. Es par to naudu šobrīd nesaņemu, un tas man ir ok ar to, es šobrīd dzīvoju pilnīgi ok ar to, tas ir mans sirds projekts. Bet šādā veidā ir ļoti, ļoti viegli aizplūst vēl 150 citos projektos, un tad īsti nepietiek enerģijas kaut kādam vienai noteiktai lietai, kas patiesībā nestos lielos gan ienākums, gan arī vienkārši to izaugsmi. Un šobrīd mans lielais uzdevums, un tas ir tas, ko es arī cenšos, ir nemētāt savu enerģiju vis kaut kur citur un turēties single fokusā. Līdz ar to visticamāk jūs neredzēsiet nekādus jaunus kursikus un neko citu. Man ir Gardrobas akadēmija, tas ir mans produkts, tas ir mans single fokus un māsība kā mans papildu fokus. Papildus lieta, ko man vienkārši gribās pašai priekš sevis, un viņām divi viens otru papildina. Un man ir ok ar to. Nu, lūk. 11. Uzticēties savai intuīcijai, un tas ir par māsības podkāstu un par ļoti daudzām citām lietām. Es esmu priecīga, kad laikam ar bērnu piedzimšanu arvien vairāk esmu uztrenējis to savas intuīcijas sadzirdēšanu. Es nedomāju, ka intuīcija kaut kur bija pazudusi. Viņa noteikti ir bijusi klātesoša pilnīgi visu laiku. Mums bija saruna ar Dānu Gulbi, parunājām par Dievu. Un tas, kur mēs nonācām šajā sarunā ar Dānu, bija tas, ka citi to sauc par Dievu, citi sauc par Allahu, citi sauc par kosmosu, citi sauc par jebko citu. Es to sauc par intuīciju. Un tā ir tā iekšējā klusā balstiņa, kas tev saka priekšā, kas tev ir jādara, kas vienkārši tā kā sarunājas mazlietņās ar tevi. Un manā gadījumā mana intuīcija bija par māsības podkāstu, mana intuīcija bija par Gardrobas akadēmiju, mana intuīcija par ļoti daudzām citām lietām, kas patiešām ir bijis ļoti veiksmīgas, tādas, vienkārši veiksmīgas un sirds piepildošas lietas. Un viena no lietām, ko es tiešām gribu arvien vairāk uzticēt un uzticēties un tā kā atstrādāt, ir tā uzticība savai intuīcijai, ka viņa nemelo. Diemžēl man jāsaka arī, kad mana intuīcija piekdien man teica priekšā, ka mans kaķis mirst, un viņš pirmdien nomira. Andis visu laiku teica, nē, bet taču viss būs tas un tas. Es biju pilnīgi pārliecināta, un man tā iekšējā intuīcija bija, ka viņš nomirs tuvākajās dienās. Es nezinu, vai tā vienkārši bija intuīcija, vai es esmu negatīvi noskaņot, tajā brīdī grūti bija saprast, bet es biju pilnīgi pārliecināta, kad mēs braucām pie tā ārsta, un mēs viņu iemidzinājām, ka tur nav nekas, ko darīt, un viņš mirst. Tā, es nezinu, grūti par šito pateikt, bet kopumā par māsību un pateico Gardrobi un Gardrobas akadēmiju, viss tās ir vienkārši iekšēji vilkme, tā sajūta, un ja jūs gribat paklausīties vairāk par šo te iekšējo sajūtu, man liekas tā saruna ar Danu Gulbi kas saucās Vai tu esi dievticīga, bija fantastiska saruna, kurā mēs runājām tieši par šo tēmu, no dažādiem skatu punktiem. Nākamais 12. 3 bērni ir daudz. Ir šausmīgi interesanti, tad, ja tu klausīsies sarunu ar Līnu Gotautu, kur viņai ir tikko piedzimis Teo, 4. bērniņš, un man liekas, augustam arī bija kaut kāda, es neatceros, 5-6 mēneši, diezgan maziņš viņš bija.
Es tajā brīdī, man liekas, noteikti es sadzirdēsi, ka es runāju par to, ka es arī esmu atvērts ceturtajam bērnam, un man visu laiku kaut kā likās, mums būs 3 vai 4, un pilnīgi noteikti lielu artavu ir iedevusi man ginekoloģi un man vecmāte Dina, kura visu laiku man saka, nu tad mums aptuveni 4 bērni, viņi tā kā kaut kā ir iedēstījis man galvā ar domu, ka mums būs 4 bērni. Es nesaku, mums nebūs 4 bērni, tas nav tas virziens. Bet es pilnīgi noteikti esmu nonākusi pie sajūtas, ka 3 bērni ir daudz. Un ļoti iespējams, tas būs arī tas daudzums, pie kā mēs paliksim. Varbūt nē, tas ir tas daudzums, pie kā mēs paliekam šobrīd. Un tā ir varbūt tāda bišķi mierīga sajūta. Es ieliku iekšā vienreiz Instagramā, stāstīju par skapituru tīrīšanu un tīrīju bērniem drēbes un sortēju viņus un rādīju, kā to darīt. Un tajos storijos ieliku tādu vienkārši sajūtu par to, ka es saprotu, ka visas mazo bērnu drēbītes mēs dodam projām. No kā augusts mūsu jaunākais bērns izaug, mēs dodam projām, tāpēc, ka mēs šobrīd neplānojam vēl vienu bērniņu. Un es neplānoju viņu tuvākajā laikā. Es saprotu, ka es gribu bišķiņu sevi. Es esmu bijusi ar pēdējiem 2 bērniem diezgan tādā mammingā, es saku, pēdējie sanāk 3,5 gadi, vienkārši esmu bijis mammingā, jo mums pēdējie bērni bijuši viena pēc otra. Baigi, man tur neko nesanāca, neko nepadarīt, ne atgūties, ne fiziski, ne emocionāli, ne arī karjeras ziņā varbūt. Es rītīgi jūtu, ka es gribu vairāk, es gribu sev, es gribu vairāk ar Andi, man gribās varbūt attīstīt vairāk attiecības ar saviem bērniem, kas mums tagad jau ir, nepieliekot vēl vienu cilvēku ar vēl vienām emocijām un vēl vienām vajadzībām, bet patiesībā bišķi pastrādāt to, kas mums ir, un vienkārši palikt šeit, tur, kur mēs esam. Jo 3 bērni ir daudz, 3 bērni ir vairāk nekā rokas, un tie cilvēki, kuriem ir vairāk kā 2 bērni, tas ir jūtams. Es nezinu, man vismaz, varbūt man jāuztais atsevišķi kaut kāds ieraksts par šo tēmu, bet man tā 3 bērnu lieta ir noteikti, es jūtu milzīgu atšķirības starp 2 bērniem un 3 bērniem. Es zinu, ka daudz cilvēku saka, ka viņiem tā nav, man ir milzīga atšķirība. Un man liekas, ka šobrīd viņi ir gana daudz. Viņi gana daudz prasa no manis, gana daudz viņiem var iedot, bet es nejūtu, kad šeit būtu vieta šobrīd manai enerģijai aiziet kaut kur vēl vienā cilvēkā. Plus vēl es godīgi teikšu, esmu diezgan noraustījusies no tā, kāda būs man grūtniecība, tāpēc, ka pēdējā grūtniecība bija ļoti smaga, man bija grūtniecības depresija, un par to laikam man ir jāuztais atsevišķi kaut kāds podkāstu ieraksts, bet man jāatbūna kāds, kas ir gatavs par to parunāt. Es zinu viens sievieti, kurai ir grūtniecības depresija, bet viņa nav gatava ar mani par to parunāt, kas ir normāli, viss ok. Bet varbūt kāds ir, kurš ir gatavs ar mani parunāt par grūtniecības depresiju. Mēs esam runājuši par pēcdzemdību depresiju, varbūt droši vien arī jāparunā vēl arī šajā podkāstā, esmu citos podkāstos runājusi, bet es neesmu runājusi par grūtniecības depresiju, un pēdējā grūtniecība bija ļoti, ļoti smaga šajā jautājumā. Nu tā, nezinu, es vienkārši saprotu, cik daudz es paprastu no manas fiziski, gan grūtniecība, gan arī tas pēcdzemdību periods, tas 1,5 gads, man liekas, ir ļoti grūts, man pašai ir ļoti, ļoti grūti, fiziski, emocionāli tādā pārsātinājumā, sensoriālā pārsātinājumā, tāds ļoti pārsātinošs posms, un es pilnīgi noteikti šobrīd neesmu gatava pielikt vēl vienu tādu posmu. To es jūtu, tāpēc, ka man ir 2 ļoti mīļi cilvēki, man māsa gaida bebīti, un vēl man rados, un es vienkārši skatos un domāju, nope, es to šobrīd nevēlos. Un tā ir forša sajūta. Es kādreiz skatījos uz bebīšiem un kusu, un man olnītes vienkārši rāvās čukurā. Tagad man tā nav. Es paturu bebīti, man liekas, ļoti forši. Ņemiet viņu atpakaļ. Nu tā. Nākamais, 13. Mēs risinām krīzes, nevis mūkam no tām. Un te ir dažādi piemēri, bet es nestāstīšu visus piemērus, jo ļoti daudz no viņiem ir tiešām ļoti, ļoti personīgi, bet varbūt tāds piemērs, kuru jūs zinat, ja jūs esat klausījušies manu podkāstu, ir Anda muguras operācijas, kas notika tad, kad augustam bija 4 mēneši, un tad, kad augustam bija 9 mēneši. 2 muguras operācijas praktiski pēc kārtas, un tas bija tāds ļoti, ļoti, ļoti liels krīzes periods mūsu ģimenē, un arī mūsu attiecībās ar Andi. Mēs izjutām krīzi. Es izjūtu noteikti ļoti lielu krīzi, jo man likās, ka viss
jāmet šitā boda, jāver ciet, un es dodos dzīvot pie mammas. Tas nekas, ka mamma nezināja, ka es pie viņas tieši dzīvot, bet, baigi tagad ņemšu tos 3 bērnus un iešu dzīvot. Un tad, man liekas, Andris bišķiņ piesīt kāju pie grīdas un teica, ka šitā lieta tā neies, un mēs nemuksim no krīzes, un ka mums tā krīzes var būs tā zupus jāizstrebi. Un šitas viss būs vienkārši jātiek ar šito galā, un nekāda mukšana te nestrādās. Un, īstenībā varbūt ir pēc šīs krīzes bijuši dažas citas krīzes, kas ir saistīts ar citiem cilvēkiem, un es esmu priecīga, ka es neesmu aizmukusi. Es esmu viņās ienirusi, lai vai cik pretīgas viņas būtu tās situācijas, lai vai cik ļoti gribētos paslēpties no kauna, no nepatīkamām sarunām, cik ļoti negribētos risināt visādus mēslus un atzīties savās kļūdās un lūgt palīdzību un lūgt piedošanu, nezinu, ko vēl, vienkārši ir ļoti daudz tās pretīgās lietas, no kurām daudz vieglāk būtu aizmukt projām. Esmu ļoti priecīga, ka es sāku mācīties, nirt viņās iekšā, un tas nāk ar lieliem augļiem, jo tajā brīdī, kad tu ienirsti, tās attiecības, kurās tu ienirsti, viņas sāk plaukt kaut kādā ziņā, tāpēc, ka tu esi gatavs strādāt, tu esi gatavs darīt, un to es pilnīgi noteikti varētu teikt par manām attiecībām ar Randi. Protams, ka mēs jau esam kopā 17 gadus un mums gana daudz šīs te krīzes ir bijušas, bet es priecājos, ka mēs nepamukām, un es priecājos, ka no citām krīzēm, kas man ir bijušas ar citiem cilvēkiem, es neesmu pamuks projām, bet es tiešām esmu palikusi viņās un risinājusi, lai varētu tikt skaidrībā ar noteiktiem jautājumiem. 14. Būt iejutīgākai pret sevi. Es esmu baigās sučka pret sevīm. Pat tagad, kad mums nomira kaķis, es sāku sev pārmest, ka, es būtu pamanījusi, būtu redzējusi, paskaties, tas manā galvā notika. Es tur ilgi nepalieku. Esmu ļoti, ļoti priecīga, ka ar terapiju esmu iemācījusies tur ilgi nepalikt. Bet es noteikti varu teikt to, ka es esmu ļoti liels soģis sev. Es zinu, ka es neesmu vienīgā. Ļoti daudz cilvēku, kas tieši tāpatās, kad vislielākais soģis sev ir paši sev. Un tas ir vienkārši kaut kas, no kā man gribas tikt vaļā. Būt vienkārši iejūtīgākai pret sevi un savām emocijām, savām situācijām, pret savām kļūdām. Ir ļoti, ļoti grūti varbūt tādās situācijās, ka tu esi varbūt nodarījis pāri citam, vai tu esi kaut ko palaidis garām, vai tu esi kaut ko sliktu izdarījis. Vienkārši netīšām. Ne tāpēc, ka tu gribēji, bet tāpēc, ka netīšām. Nezinu, es reiz arī ar bērniem vienkārši tās situācijas, ka tu tā kā netīšām pasaki vai izdari kaut kādas pilnīgas stulbības, un tu nodari ļaunu kaut kādā ziņā, un tu zini to, ka tas nav labi, būt iejutīgākam pret sevi un piedot sev un samīļot sev un teikt, viss kārtībā, mēs varam atvainoties, mēs varam risināt, mēs varam te vairs nebūt, mēs varam iemācīties citādāk, bet tā sevi sodīšana un soģa izpildījums pret sevi reāli nestrādā. Tas nav tā vērts, jo pēc tam vienkārši, es nezinu, kas tur paliek. Nekas nepaliek. Tur paliek tikai tas, ka tu vienkārši esi sevi nosodījis un neko nevar atrisināt, man liekas, tādā situācijā. Nezinu. Tas ar to man iet ļoti grūti. Es neteiktu ļoti grūti, bet man iet grūti kaut kādās situācijās, kuras patiešām esmu baigi nošāvus greizi, un ar kaķi man patiešām bija tāds sajūta, ka esmu kaut kur nošāvus greizi. Un es priecājos, ka man tad ir apkārt mani mīļie cilvēki, kas tomēr atgādina, ka nav tā, ka es esmu pie visu vainīga, ka man kaķis ir nomirs un visticamāk viņam bija vēzis un es nevaru neko tur padarīt, ja? Vai viņam, es nezinu precīzi, nav svarīgi, kas viņam bija, bet tā tas vienkārši bija, viņš nomira. Un varbūt nav tā, ka es pie visu esmu šajā dzīvē vainīga. Tā skaitā ar visām lietām, kas ir ar bērniem. Tas, ka manam bērnam, nezinu, ir kaut kādas tiki vai kaut kādas lietas, nav tā, ka es pie visas šajā dzīvē esmu vainīga. Un šajā sakarā es noteikti varētu nopromotēt sarunu ar Martu Ābeli, kur mēs runājam par to, saucās mamīte, ja tu būtu mazliet mierīgāk, un mēs runājām tieši par šo te iejūtību pret sevi, iejūtību pret citiem cilvēkiem, un ka mēs varētu bišķiņās nomierināties. Tā kā nomierināties ar varbūt tādu soģīšanu pret sevi un sodīšanu citiem cilvēkiem, un mēs varētu vienkārši būt iejūtīgāki un arī kaut kādā ziņā meklēt to palīdzību un tos cilvēkus, kas varbūt ir pret mums iejūtīgi un izgriezt ārā no dzīves tos cilvēkus, kas nav pret mums iejūtīgi un nespēj būt saprotoši un kaut kādā ziņā empātiski situācijās. Ļoti forša saruna. Man ļoti, ļoti patika. Martai jau ir piedzimis bebītis, protams, kas bija puncī, tā kā varat noskatīties mūsu sarunu. Lūk, 15. Man
patīk skaistas lietas, esmu uzrakstījis. Un tā ir taisnība. Es sarunāju ar Annu Bērziņu, kur mēs runājam par botoksu un botulīnu, un viņi man arī iešpricēja botulīnu tajā reizē, un mēs runājam par skaistumu un skaistuma visādiem standartiem un visu citu. Mēs vienkārši pašās beigās runājam par skaistumu kā tādu, un es sapratu to, ka man ir bija liels grūtības bijušas pieņemt to, ka man patīk skaistas lietas, ka man patīk skaisti ģērbties, un man patīk par saviem rūpēties, un man patīk skaisti izskatīties, un man patīk skaists interjers, un man patīk skaists kaut kādas lietas, ko es nopērku savai mājai vai darbam, un man skaists dīvāns, un man tās lietas ir ļoti, ļoti svarīgas. Lego, te bērni bijuši. Tad man tās ļoti svarīgas, un es nedomāju, ka viņas ir svarīgākas par ļoti daudzām, nezinu, pamatvērtībām, bet man vienkārši tas rada prieku. Un es mācos to pieņemt un arī skaļi to pateikt, jo citreiz man liekas, ka, ja tev patīk lietas vai tev patīk skaisti ģērbties, tad tu esi šausmīgi sekla jaunkundze. Tas ir tas, kā es visu mūžu esmu par sevīm domājis, ka tad jau es būšu baigi seklā, ja es nemācēju, ja man patiks skaistas lietas, jo labāk jau ir būt spirituāli, ja, nekad nekrāsoties un nezinu, labi, es negribu iet kaut kādos ekstrēmos, bet kopumā vienkārši atzīties to, ka man tās lietas patīk, man tas rada prieku, un that's ok. Un Annas Bērziņas sarunā, man liekas, viņa ļoti smuki pateica, un es teicu, ka es no viņas gribu mācīties, un tas ir tas, ko es no viņas mācos. Lūk. Tā. Lūk, skatos 16. Būt pašai darbā bez filtra. Ar to, es teiktu, tas ir nācis ar laiku un ar gadiem, un jo vairāk es atļaujos, jo labāk es jūtos, un jo priecīgāk. Arī šodien es esmu, tātad pēc pilnas garas dienas, pusi no dienas esmu, īstenībā pilnīgi visu dienu esmu pavadījis ar vienu bērnu, pusdienas pavadījis ar otru bērnu. Esmu vienkārši, līdz ar to kaut ko te ņurkājusies darbā, kaut kur bijusi ārā, biju humpalās, nezinu, ko vēl, neesmu neuzkrāsojis, droši vien, nezinu, visi noticējis, ticamāk. Vienkārši apsēsties un būt. Kāda atšķirība? Ka es varbūt esmu bišķi iesvīdus pēc šīs garās dienas ar bērniem, ja? Kāda atšķirība, ka es neesmu tur perfektajā glamā. Tieši tāpatās es attiecos pret, nezinu, savu saturu veidošanu, es kaut kā vienkārši, jo es mazāk iespringstu, jo labāk paliek. Mazai priekš sevis, jo es mazāk iespringstu par kaut kādiem, nezinu, standartiem un kā būtu pareizi, un šitā drīkst, un šitā nedrīkst, un kā tad es izskatīšos un tā tālāk, jo es mazāk iespringstu, jo labāk paliek. Es tiešām no sirds varu to teikt, un es, interesantākais laikam ir tas, ka es esmu ļoti novērojis to atšķirību tajā, kāda ir mana tā komūna, jo es noteikti uzliku bišķi vairāk filtrus, tad, kad bija Seek the Simple, man gribējās būt tādai perfektākai, bet es nedomāju, ka perfektākai, lai parādītu citiem, bet es domāju, ka es pati ar sevi nevarēju tikt galā, ka es neesmu perfekta. Un man noteikti gribējās parādīt sevi daudz labākā gaismā, un es daudz vairāk tā kā, es neteiktu, ka ļoti piepušķoju, bet es tomēr bišķiņ piepušķoju kaut kādas lietas un noteikti neparādīju kaut ko negribējās parādīt. Un es, tas bija tāds bišķi vairāk plānots kaut kādā ziņā. Ne tā, ka es gribēju sliktu darīt, bet vienkārši es nemācēju, un varbūt arī noteikti baidījos būt pati. Un tad bija noteikti daudz vairāk cilvēku, kas tā kā uzbruka man par kaut kādām lietām saistībā ar to, kā es rīkojos, vai kā es daru, vai ko es saku. Tad tagad es saku, ka tā nav. Man praktiski vispār nav heiteru, nav tā kāda hate komenti, tāpēc, ka man vienkārši ir, es esmu tev nepatīk, ej projām, viss fine, vienkārši tajā brīdī es jau smējos. Tad, kad tu esi pliks, neviens tev neper, pliku neviens neper. Ja tu tur mēģini izlikties un parādīt kaut ko citu, tad gan it īpaši šajā darbā, ko mēs darām. To ļoti cilvēki, kas dara darbu sociālās mēdījās noteikti var sajust, ka cilvēkiem ir viedoklis par to, kā tu izskaties un kas tev labāk izskatās un kā tu smukāk runā un tā tālāk. Un ir ļoti, ļoti stingri viedokļi, bet esmu sapratusi, ka tajā brīdī, ka es esmu bez filtra un es esmu daudz brīvāk un daudz atvērtāk, pirmkārt es piesaistu daudz labākus cilvēkus, daudz foršākus cilvēkus apkārt, un otrkārt ir daudz vieglāk, tāpēc, ka man nav nekad jāatcerās, ko es tur esmu teikusi vai neesmu teikusi. Es esmu diezgan atvērta grāmata, tik cik varbūt es jūtos ērti atvērt šo grāmatu, vai tik cik jūtos ērti varbūt man apkārtēji cilvēki, tīpaši mans partners. Ir lietas, ko es noteikti neko nestāstu, jūs ļoti maz zinat, vai jūs neesat redzējuši mans bērns, pēc, ka es viņus nerādu, tas vienkārši ir kaut kas, kā es skatos, bet kopumā par sevi runājot, man tajā brīdī, ka es esmu bez pati, man vislabāk
iet un veicās, un īstenībā visforšākie cilvēki arī. Tā kā paldies jums visām, kas jūs te esat. Nu, lūk, 17. Būšana dabā un ārā regulē mūs, un es vienkārši citreiz aizbirstu, esot mājās tīpaši ar bērniem, kad vienkārši jumtiņš ceļās un bērni jau sāk līst pa sienām. Es citreiz aizmirstās, cik ļoti svarīgi ir iziet ārā. Mēs cenšamies, protams, to darīt, mums ir 3 puikas, mums īstenībā nav variantu, mums tas ir jādara visu laiku un regulāri, un mēs visu laiku viņus vedam uz stadionu, un lielais puika mums iet visādos treniņos, tāpēc, ka viņam visu laiku ir jākustās, un viņiem ir jāizskrien tā enerģija, un viņš jūtās daudz labāk. Tad, kad viņš to dara. Bet kopumā vienkārši mēs noteikti jūtam tajā brīdī, ka mēs izējam ārā, satiekam, pat cilvēkiem tas atsevišķi, bet kopumā izējot ārā, esot ārpus mājas telpām, it īpaši, ja mēs aizbraucam dabā, ja mēs aizbraucam uz mežu un varam iekāpt, rakāties pa zemi, ļaut bērniem spēlēties ar kokiem, visi ir laimīgāki. Mēs visi esam apmierinātāki cilvēki, un mēs pilnīgi noteikti noregulējamies un esam daudz laimīgāki nekā, ja mēs esam iekštelpās iespiesti 4 sienās vai dažās sienās. Nu tā. Nākamais, 18. Būšana ar saviem cilvēkiem dzīvi padara vieglāku un skaistāku, un es to varu 100% teikt. Tajā brīdī, kad ir viss sliktākās dienas un viss slikti, mēs citreiz ar draudzenēm vienkārši sarunājam, ka mēs ēdīsim vakariņas kopā, mēs varam ēst vakariņās kebabu vai uzvārīt pelmeņus, vai vienkārši, paņemt picu, ir pilnīgi vienalga, ko mēs ēdam. Galvenais, ka mēs to daram kopā, jo tajā brīdī, ka mēs sanākam kopā, un arī tie visi mūsu bērni sanāk kopā, ir daudz jaukāks vakars, pat tad, kad tu esi pārguris līdz nāvei. Pat tad, kad vienkārši viss ir slikti, sanākot kopā, vienmēr ir daudz foršāk. Protams, tas iekļauj to faktu, ka man ir brīnišķīgi cilvēkriņķi, un man ir superīgi draugi, un mēs jūtamies ērti un labi viens ar otru, un mēs varam būt arī tad, kad mēs varam būt besī, mēs varam būt slikti izskatīties, mēs varam būt tā kā mēs varam tādi būt un tāpat tās sanākt kopā, un tad vienmēr sanāks daudz foršāka vakara vai dienas versija tikai tāpēc, ka mēs sanācām kopā. Tā kā tas ir kaut kas, ko es gribu kultivēt vēl, un tāpēc man vajag lielu māju, lai es varu visus vēl vairāk aicināt pie sevis. Tāpat jau viss nāk pie manis, mani draugi, bet gribētos, lai vairāk vēl telpas. Nu, lūk, 19. Mums vajag laiku divatā, Randi. Un tas ir kaut kas, kas ir tieši tāpatās kā laiku sev un sava katliņu uzpildīšana ļoti, ļoti viegli ir nolikt to malā tikai tāpēc, ka ir bērni. Tāpēc, ka bērniem vajag, tāpēc, ka redzi bērni, ģimene, darbs, naudas pelnīšana, vajag visiem. Es zinu, ka tas tā ir, un mēs paši aizmirstamies tajā visā gūzmā par būšanu divatā, bet es varu 100% teikt, ka tajos brīžos, kad es pāsu kopā ar savu vīru, ar uz kafiju, aizbraucu perfektā variantā, mēs varam aizbraukt vismaz uz 1 vai 2 naktīm un pabūt tomēr klusumā un atsevišķi un pastīties viens otru, mūsu attiecības noteikti 100% uzlabojās. Un es savu vīru citreiz ikdienas tajā burzmā un troksnī, kur visu laiku ir mām. Es nedzirdu viņu, es neredzu viņu, es nevaru uz viņu paskatīties, mēs tā kā nesaredzamies, es viņu redzu, bet nesaredzu. Es nezinu, vai kā pareizi pateikt, bet es tā kā nesaredzu viņu. Un mēs saredzamies tad, kad mēs satiekamies ārpus tā trokšņa. Un par šo te troksni runājot, saruna bija daudz un par visu kaut ko, bet saruna ar Diānu Kiščenko, ākadies, lūdzu noskatieties. Tā ir vienkārši, man liekas, tā man ir ļoti, ļoti mīļa saruna. Tā ir ļoti, ļoti skaista saruna. Diāna ir super interesants cilvēks. Viņa nav influencere, bet viņa ir nenormāli interesants cilvēks, un viņa ir smieklīga, viņai ir fantastiska humora izjūta, un mēs runājam par to mammošanu, ka tu sēdi uz podu un tev vienkārši prasa, kur ir zeķis, un liekas tāds paprast tēti, viņš ir istabā. Par šo tēmu noteikti, ja gribās pasmieties, ja gribās vienkārši tādu viegli pabūt, bet tāpat laikā ļoti daudz ko uzzināt, jo Diāna ir sociālais antropologs, tad noteikti nosties to sarunu. Nu, lūk, 20. Ieguldīt naudu, lai mācītos un pelnīt naudu. Un tas nevienmēr nāk viegli, jo citreiz liekas, ka var jau iemācīties visu YouTube, visu var iemācīties internetā, un tā ir taisnība, visu var iemācīties internetā, bet bieži vien tas prasa 100 reiz vairāk laiku, ļoti daudz enerģijas, lai tu būtu spējīgs vispār uztvert visu to informāciju. Un, protams, ka tu varētu pats izlasīt visas grāmatas un visu to implementēt savā biznesā. Nu, protams, tad ņem un dari.
Bet lielākoties tas tā nestrādā, tur izlasīt grāmatu un tāpatās līdz galam neko tu no tā visa neielikt iekšā savā biznesā. Un tad šajā gadījumā mēs tiešām, man Ants to māca, jo viņš to ļoti daudz dara. Tad šajā reizē mēs tagad esam šajā mastermindā, kas arī maksāja gan daudz naudas, bet tā ir viena brīnišķīgākā, biznesā viena no brīnišķīgākām investīcijām, jo mēs šobrīd jau redzam milzīgu atšķirību gan tajā, kā mēs strādājam, gan kā mēs skatāmies lietām, kā mēs darām lietas. Tikai tāpēc, ka mēs esam tur. Un tas ir tā vērts. Mēs noteikti nebūtu pamainījuši ļoti daudz savus domu, gājienu un skatījumu, kā mēs tā kā redzam lietas, ja mēs nebūtu tur. Un tas nozīmē, ka citreiz ir jāsamaksā kaut kādām mācībām vai krutām grāmatām vai krutām, lekcijām, lai tu varētu iegūt to informāciju kondensēt, tā kā saprasētā veidā, un varētu to uzreiz pielietot. Un šajā gadījumā mums ir uzdevumi, un mums tas uzreiz ir jāpielieto. Nevis vienkārši mēs tā kā pasēžam, parunājam, baigi forši, un to arī viss beidzās. 21. Man grāmatas ir must have. Un tas ir vienkārši kaut kas, ko es esmu iemācījusies un sapratis to, ka man patīk lasīt grāmatas, un man patīk lasīt noteikti tipa grāmatas. Un manā gadījumā grāmatas, man patīk lasīt izklaidējušas grāmatas, un tāpēc ļoti gribētu šo te book klubu, bet es, diemžēl, pat viņu neuzturēšu. Ja kāds man uzaicinās, ļoti labprāt nākšu talkā. Man ļoti patīk lasīt izklaidējušas grāmatas, un man ir savs tā kā žanrs un savu veidi, ko es lasu un ko man patīk. Ja jūs gribat, es varu ielikt iekšā šeit savu Goodreads profilu, kur es lieku iekšā visas tās grāmatas, ko esmu izlasījusi. Es nerakstu nekādus aprakstus, bet es ielieku zvaigznītes, un tas man daudz nozīmē, jo man ir savas zvaigznīšu sistēma, protams, ļoti spēcīga. Bet man tā grāmatu lasīšana ir ļoti svarīga. Es lasu Kindlē un es lasu pirms gulētiešanas. Un šādā veidā, pat lasot tikai bišķiņu pirms gulētiešanas, es izlasu ļoti daudz grāmatas. Izlasu kādas 15 līdz 20 grāmatas gadā. Gan daudz, man liekas. Šobrīd es saprotu, ka nav mans dzīves posms, lai baigi lasītu citas izzinošas grāmatas, jo tam man nav laika. Tam vajag atmodu laiku, ka tu pa dienu esi gatavs domāt un to ieviest savā dzīvē. Man tam nav laika, tur mans laiks aiziet citur. Man šobrīd ir laika izklaidējušām grāmatām pirms miedziņa. Bet tas ir obligāti must have. Vakardien arī nopirku vairākas grāmatas, jo man viņas vajag. Man vajag, lai man neko lasīt. 22. Pilnīgi pa citēm. Es nedaru visiem. And that's fine. Es arvien vairāk nonāku pie tās sajūtas droši vien par to, kas es esmu un kā es jūtos pat ar sevi, un tas ir noteikti nāk ar laiku un ar vecumu. Ai, tur kaut kas burkšķinās ārā. Tas noteikti nāk ar laiku, bet es arvien vairāk nonāku pie sajūtas, kad ir ok nedarēt visiem. Ir ok, ka es visiem nepatīku. Ir ok, ka es visiem nedaru gardrobas jautājumā. Ir ok, ka visiem nepatīk šis podcasts. Man iet grūti. Citreiz varbūt man tik ļoti gribētos visiem patikt, un es visu mūžu esmu centusies visiem patikt, un vienmēr esmu darījusi visu, lai tikai es visiem patiktu. Bet šajā izpatikšanā patiesībā ir baigais grābeklis, kur tu saproti beigās, ka tu nepatīc nevienam, tad, kad tu centies laik pielāgoties un patikt visiem. Nu tā. Un ir ļoti grūti cilvēkam, kuram gribās patikt, ir ļoti grūti sajusties ok tajā visā, ka tu nepatīc, bet es arvien vairāk jūtos ok, un es arvien vairāk nonāku pie tās sajūtas, ka ir ok, kad viņiem es nepatīku, vai viņi negrib no manis pirkt kursu, vai es nezinu, vienalga. That's ok. Jāatrod vienkārši tos cilvēkus, kuriem es patīku, vai kuriem mums saskan šobrīd šajā dzīves posmā, vai kur grib mācīties pie manis. Nu tā. 23. Manī dzīvo vairāks Lauras, un tas ir ok. Un es bieži vien, kā tāds ekstrēmists un tāds cilvēks, kuram baigās kategorijas galvā dzīvo, vienmēr gribās tā kā redz, es esmu šitāda un tāda, un redz, es tagad esmu mamma, un es nekas neesmu, un tad es esmu tā kā šitā, un arvien vairāks, protams, pieņem to sajūtu, ka manī dzīvo vairākas personības, gan tādā, es nezinu, dzīves sajūtā, ka manī dzīvo es nezinu, šī te mammīgā daļa, bet viņa ir savā veidā, kā man der, un manā dzīvē, pilnīgi noteikti dzīvo arī tā karjeras Laura, kurai patīk sasniegt lietas, un kurai patīk pelnīt naudu, un kurai gribās to darīt, un tā kā pierādīt sevi, un varbūt atrast jaunus veidus, kā mācīties un darīt jaunas lietas. Tad manī noteikti ir vēl visādas personības, bet tieši tāpatās arī apģērbā.
vienreiz uztaisīju ierakstu par to, ka manī dzīvo vairākas lauras, un tas ir īstenībā arī tik forši, un jo ātrāk mēs iemācāmies patiesībā viņas visas kaut kādā ziņā pieņemt un jā, pieņemt, un kaut kādā ziņā vienkārši viņām sadzīvot, un man atslēdzās mikrofons, tūlītās pārslēgšu citu mikrofonu. Nu, smieklīgi esam nākamajā dienā, esam pilnīgi citādās saģērbusies, un jāskaņ šoks. Bet pagardēji man galīgi izslēdzās mikrofons, un es sapratu, ka es vienkārši došos mājās, un šodien iefilmēšu, jo šis nav par perfektu performanci, šis ir par tādu dzīvību, un tā dzīvē notiek. Pabeigšu savu video līdz galam, turpinot ar nākamo punktu, un 24. punkts ir meklēt, lūgt palīdzību. Un tas ir kaut kas, man liekas, kas ir tāds izteikti aktīvs bijis pēdējā gada laikā, pēdējā pusotra gada laikā, kopš mums ir piedzimis 3. bērns. Tad, kad mēs domājam par 3. bērnu, mēs jau diezgan aktīvi ķērāmies šim jautājumam klāt, jo mēs sapratām, ka pašiem tikt galā ar pilnīgi visu ir grūti, to var izdarīt, bet tas prasa ļoti, ļoti daudz, un varbūt tomēr meklējot palīdzību, mēs varam patiesībā padarīt to pieredzi bišķiņu patīkamāku un kaut kādā ziņā menedžējumāku. Un tajā brīdī, kad Andim bija muguras operācijas, protams, mēs sapratām, kad te ir pilnīgi sauzas, un viss, kā es varētu izdzīvot un tikt galā mentāli un fiziski, tomēr ir piesaistot palīdzību, un tā palīdzība, protams, nāk dažādās versijās. Viens, tā ir maksas versija, kur mēs vienkārši rēķinājāmies, ka tā būs, un tas bija kaut kas, ko mēs ieplānojām, un es neataisnošos, es ļoti priecājos, ka mums ir auklīt, un es ļoti priecājos, ka mums vienreiz 2 nedēļās nāk iztīrīt māju, jo tas ir milzīgs atsloks, un es negribu tā kā skaidroties un teikt, jā, kad es kaut kādā ziņā, nezinu, tas ir īpaši, es zinu, es ļoti, ļoti priecājos, bet tas arī bija tāds apzināts lēmums, kur mums nebūtu 3. bērns, ja mēs nebūtu spējīgi šo te nomenedžēt finansiāli. Mūsu bērna tā kā lēmums bija saistīts ar to, ka mums jābūt spējīgiem, jo ja mēs neesam spējīgi, tad es neesmu gatava tā kā vergot un kļūt par, es saku, mājas, grūti pateikt, šobrīd nevar atrast vārdu, bet kopumā man ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs varam to izdarīt, un esmu ļoti, ļoti pateicīga. Bet tas nenozīmē, ka tā ir vienīgā palīdzība, kas mums ir bijusi šajā laika posmā. Es esmu sapratusi, cik jābūt tādam varbūt drosmīgam un arī kaut kādā ziņā ievainojumam prasīt palīdzību saviem apkārtējiem cilvēkiem, bezmaksas palīdzību, paprasīt palīdzību draugiem, palīdzēt tikt ar bērniem, kādreiz kaut kur viņus aizvest vai paņemt līdzi vai izņemt no dārziņa. Palīdzēt kādreiz atvest ēdienu, tīpaši tad, kad Andim bija pēc operācija periods, tas vienkārši bija ļoti, ļoti grūts, un mums bija draugi, kas atveda ēdienu, kas palīdzēja izņemt bērnus no dārziņa, jo tas vienkārši bija grūts samanedžējums. Tas bija samanedžējums, tas bija grūts periods. Un tieši tāpatās mēs esam iemācījušies prasīt palīdzību saviem vecākiem. Mēs neekspektējam, ka mūsu vecāki skries un metīs visu savu dzīvi pie malas, lai viņi tikai varētu palīdzēt mums tikt galā ar dzīvi. Nē, tā ir mūsu dzīve un tā ir mana atbildība pašai tikt galā, bet, kā Anna vienmēr atgādina, tikšana galā arī ir caur to, ka mēs prasam palīdzību. Tad nevis tikt galā pats, tas ir kaut kas, kur es varbūt vēl neesmu līdz galam nonākusi tādā sajūtā, ka man ir skaidrība, ka man būtu tāds ka tikt galā nozīmē arī lūgt palīdzību, bet man Annas ir regulāri atgādina to, ka tu tiki galā. Tev nebija jāizdara tas pašai, bet tu tiki galā, jo tu prasīji palīdzību. Un šī te palīdzības prasīšana patiesībā nāk no tādas, varbūt, izklausās pazemības kaut kādā ziņā un milzīgas pateicības, ne ar ekspektāciju, ka tagad visiem ir jānāk un jāpalīdz pieskatīt mūsu bērni. Tieši tāpatās ir īpaši ar vecākiem, mēs vienkārši esam ārkārtīgi pateicīgi, ja viņi kādreiz var palīdzēt paņemt bērnus, ja viņi var mūsu randi palaist kādā randiņā. Man vecāki dzīvo Liepājā, es dzīvoju Cēsīs, līdz ar to tas vienmēr ir menedžēšana liela, un es vienkārši izjūtu milzīgu pateicību un negaidu to kā tādu, ka tas ir kā pienākums, vecāku pienākums tagad ņemt un palīdzēt. Nē, es vairāk domāju to, ka mēs nākam ar citu attieksmu, un īstenībā tas ļoti, ļoti maina arī to pieredzi. Mums ir ļoti brīnišķīgas pieredzes gan ar draugiem, gan ar vecākiem, tāpēc, ka mēs tiešām nākam ar tādu milzīgu pateicību un prieku par to, ka mums palīdz, un mēs neekspektējam, ka tas būtu obligāti kādam jādara. Nu tā. Nākamais 25. ir runāt ar bērniem par nāvi. Un šeit es pielikšu klāt mazu papildu lietiņu, ka es ļoti ceru, ka tu esi noklausīsies sarunā ar Ārtu.
Tā saruna ir viena no manām mīļākajām sarunām, ja ne pati mīļākā. Tā ir ļoti spēcīga, ļoti vajadzīga saruna, jo mēs viegli parunājam par smagu tēmu nāvi. Arte ir cilvēks, kas mācās par nāves terapeitu, līdz ar to tas ir vēl papildus daudz dziļāk un daudz pamatīgāk. Un šobrīd, tad, kad mums nomira kaķis, mēs sapratām, ka mēs varam patiešām izmantot šīs zināšanas vai prakses, ko man Arte ir daudz ko stāstījis un ko mēs arī šajā sarunā runājam par to, kā vispār ar bērniem runāt par nāvi. Un viena no lietām, ko mēs pieņēmām lēmumu, tajā brīdī, kad mums nomira kaķis, bija pirmkārt to runāt ļoti tieši, nevis, ka viņš ir aizmidzis, viņš ir aizgājis debestiņās, tur kaut kas, vienkārši bērniem būs bail iet gulēt vai, nezinu, bail skatīties debesīs, bet mēs tiešām ļoti tieši teicām, ka Žakijs bija slims, Žakijs nomira un Žakijs vairāk nebūs. Un viņš neatdzīvosies, pat tad, kad bērns raudāja un teica, ka viņam lielākā vēlēšanās, kad Žakijs atdzīvojas, mēs teicām, tas ir ļoti mīļi, bet tas nav iespējams. Viņš ir nomiris un viņš nebūs vairāk. Un mēs paņēmām bērnus līdzi, lielos bērnus, kas ir 3 un 7, baigi lielie. Mēs viņus paņēmām līdzi un ļāvām viņiem piedalīties kaķīšu aprakšanā. Līdz ar to viņiem bija tāda ļoti vizuāla un tāda tieša pieredze ar to, ka tas ir noticis un tā tas tagad arī būs. Ir ļoti grūti, protams, pirmkārt ļoti grūti būt tajā momentā, kur bērnam virst asaras kā pupas un tu mēģini vienkārši salikt kopā pašam, vienkārši ir, nezinu, viss brūk kopā un mums nomira kaķis. Es zinu, ka izklausās, ka mēs te abadījām cilvēku, bet mūsu sajūtās, mūsu ģimenē tas kaķis bija kā cilvēks, gandrīz vai viņš pie mums bija 10 gadus un mēs bijām sauguši ar viņu kopā un tas tiešām izplēs kādu gabaliņu no mūsu dzīves. No mūsu tādas ģimenes kodola. Bet mums bija ļoti, ļoti svarīgi, ka tie bērni piedalās tajā visā procesā, un tas ir tik interesanti, ka patiesībā viņiem ir pilnīgi ok tajā būt. Šodien mēs tieši runājām ar Pauliņu, un viņš aiziet uz dārziņu un saka, mums nomira kaķis. Un tie visi vecāki skatās un saka, vai man ļoti žēl, un tā. Es saku, viņam viss ir ok, viņš patiešām, mums ir nomiris Žakijs, viņš nomira, mēs viņu aprakām. Ja? Un viņiem tas liekas pilnīgi tāda normāla sastāvdaļa vispār. Nu, tā kā es varbūt biju tā, kas taisīja to lielo drāmu par to, kā tad mēs pateiksim, kā tad bērni tur saplīsīs un tā tālāk. Jā, tas bija grūti, jā, mums bija jābūt kopā ar viņiem kaut kādu mazu mirklīti, bet mēs iekāpām mašīnā un viņi sāk dziedāt dziesmas un praktiski domā par to, kā mēs varētu paņemt jaunu kaķīti. Bet, nu, kopumā, man liekas, tas iedeva varbūt tādu nāves to pieskaņu, un mums brīnišķīga praksa, ka mēs varējām tomēr parunāties ar bērniem par šo jautājumu, par to, ka, nu, nāve ir īsta, nāve ir klātesoša, mēs visi nomirsim, un šī vienkārši bija tāda pieredze, kur mēs tiešām varējām arī kaut kādā ziņā atvērt šo te tēmu, un tas ir ļoti, ļoti veselīgi, manuprāt. Tas ir manas un Artas prāt, ja? Mēs ar Artu par to runājām. Nu, lūk, 26. saistīts ar šo pašu notikumu ir vienkārši ļaut sev būt. Un es tieši esmu pierakstījis skumjam, nogurušam un besī, jo bieži vien varbūt tad, kad mēs esam ar bērniem, visu laiku tāds sajūta, ka jāsņemās. Bet es sapratu to, ka man, lai vai cik grūti bērniem, bieži vien varbūt ir piedzīvot šīs tavas versijas, kur tev ir slikti un grūti, un šajā gadījumā, kad kaķis nomira, es biju tā, kas visvairāk saplīsa, un es gulēju un raudāju un negribēju ēst, un es tiešām jutos vienkārši saplīsusi. Un bērniem ir būt grūti to pieredzēt. Es noteikti nedomāju, ka man tur nedēļām ir jāgaudo un jāgaida, ka man nāks šausmīgi tur mierināt, bet es saprotu, ka arī man ir svarīgi, ka bērni pieredz mani arī šajās emocijās, un es viņiem saku un stāstu par to, ka man ir vienkārši ļoti, ļoti skumji, un man ļoti sāp sirds, un man gribas izraudāties. Man ir nepieciešams šis te sēru periods, kurus vienkārši izsēroju, ka mūsu kaķis, mūsu mīļais dzīvnieciņš, kas bija ar mums kopā tik daudzus gadus, ir nomiris. Un varbūt kopumā šitā pieejot, cenšoties tādu realitāti bērniem iedot par to, ka mēs esam noguruši no darba un varam nokomunicēt, nevis tajā brīdī sabļaut uz bērnu. Mēs arī sabļaujam, viss kārtībā, tā tas notiek, bet bieži vien tā reakcija ir, ka es notušēšu un sabļauju, un tam bērnam varbūt nav sapratni par to, ka tu esi vienkārši ārprātīgi pārgurs no darba, vai tev ir rītīgs besis, vai, nezinu, tajā pašā reizē, ka man tās mēnešu reizes sākās, es vienkārši teicu, es jūtos ļoti nogurs un ķermeniski, man gribās vienkārši atpūsties un būt mierā un klusumā un vienkārši ietīties sagās, un tas ir kaut kādā ziņā, man liekas, skaisti, ka es atļauju sev tādai būt, un mani bērni arī pieredz mani tādu, jo es esmu dažāds cilvēks. Es neesmu visu laiku priecīga un saņēmusies mamma, kas Jolī Mollī skraida riņķī un cik superīga dzīve un tā tālāk. Es tomēr esmu cilvēks, un man liekas, ka viņiem ir jāpieredz visu cilvēku dažādās emocijas. Nu, lūk.
27. Meklēt risinājums, kad kaut kas neder. Un man bija interesanti saruna ar savu omu, un es sapratu, ka es nenormāli priecājos, ka man tas ir varbūt noteikti iemācīts, bet ne visiem cilvēkiem tas iekšēji ir. Man gribās vienkārši arvien vairāk sev atgādināt, ka ja man kaut kas neder, vai nu pakalpojumā, ko es saņemu, vai nu es nezinu, kaut kas īsti nav līdz galam precē, vai kaut kādās, nezinu, attiecībās, ir vienkārši risināt šo jautājumu. Nevis mukt prom, nevis apvainoties, nevis dusmoties, nevis rakstīt kaut kādus briesmīgus hate komentus, bet vienkārši komunicēt par šo jautājumu. Un tas, kur mēs ar Omu runājam, bija par ārstiem, kad citreiz aiziet cilvēks pie ārsta, viņam ir slikta pieredze, bet viņš tā kā, nu, tagad viņš ir, nu, nezinu, nabadzīņš, viņam ir slikta pieredze, bet viņš īsti neko nedara, lai risinātu šo jautājumu, lai mainītu ārstu, lai tomēr meklētu tādu pieredzi, kas viņiem ir nepieciešama. Un šajā sakarā noteikti saruna ar to pašu Martu Ābeli, kur mēs runājām par to, ka mēs meklējam tos savus speciālistus, kas patiesībā mūs atbalsta. Tas ir tas vibes, kur man gribās iet. Ja tev neder ginekologs vai, nezinu, vecmāte, ar kur tu strādā, un tev liekas vienkārši šis nav īpaši cilvēcīgi un forši, tad mēs ejam no turienes projām un meklējam citu cilvēku. Tieši tāpatās, nezinu, ja tev ir slikta pieredze tur kaut kur, mēs vienkārši ejam un meklējam kaut kādu risinājumu. Vai nu risinam ar to cilvēku, ja tur nesanāk risināt ar to cilvēku, tad mēs meklējam jaunas pieredzes, kas tomēr ir cieņpilnas un mums darošas. Nu, tas ir tā, es nezinu, man liekas, kaut kā gribās arvien vairāk tomēr palikt pie tā, kad man nav jāciešās, man nav, nezinu, jābūt nabadzīņam, bet es vienkārši uzņemos atbildību un daru kaut ko lietas labā. Un tikko man bija situācija, es nopirku bikses, es ļoti reti pērku kaut ko jaunu, un it īpaši pa pilnu cenu, nopirku bikses par 90 eiro, un man tas ir nenormāli daudz, es parasti nepērku par 90 eiro bikses, pērku humpalās par 3, un es nopirku šīs bikses par 90 eiro, un es izmazgāju viņas 2 reizes, un viņas vienkārši izskatījās pēc mēsla. Reāli drausmīgi, es biju vienkārši tik ļoti sašutusi par to. Un, protams, ka es varu sēdēt un burkšķēt, un Dievs, man kā viņš ir tāds, cik briesmīgi, tagad jāmet ārā tādu naudu. Bet nē, es aizgāju uz veikalu un teicu, klausieties, situācija ir šāda, šis nav īsti pieņemams, es negribu sūdzēties un būt kaut kādais, nezinu, pārtīpulparim, bet izmazgāt 2 reizes bikses par 90 eiro, un viņas izskatās, ka es viņas būtu velkājis 7 gadus, īsti nav ok, un es vēlētos savu naudu atgriezt, tā kā lai man tiek atgriezt naudu atpakaļ. Un es uzrakstīju iesniegumu, un pārdevēja bija ļoti, ļoti priecīgi, viņi teica, viss kārtībā, jums ir pilnīgi taisnība, darīsim visu iespējamo. Un tas ir, man liekas, kaut kas, ko es tā kā gribu vairāk iemācīties darīt uzreiz. Nevis sēdēt un burkšķēt, jo, protams, ka es pa tām biksēm papurkšķēju jau pusdienu un bija tik dusmīgi, un vispār, jā, viņi droši vien man neko neļaus dot naudu atpakaļ. Bet Andis man parasti arī atgādina, ka vienkārši izpūt gaisu, ej runā, mēģina risinu, mēģina atrast sev darošāku variantu. 28. Es pati veidoju savas attiecības ar cilvēkiem, un tas ir labs atgādinājums, ka ja es vēlos, lai man ir labas attiecības ar maniem mīļojumtajiem cilvēkiem, lai man ir labas attiecības ar skolotājiem, lai man ir labas attiecības ar draugiem, ar maniem bērniem un manu mīļoto cilvēku Andi, man ir jāiegulda darbs. Es nevaru ekspektēt, ka visu laiku visu izdarīs, draugi man piezvanīs un paprasīs, kā tad Lauriņai iet. Nē, ja man gribas, lai mēs parunājamies, tad es zvanu un prasu, hei, klausies, satiekamies uz kafiju, es gribu tev satikt. Vai tieši tāpatās, nezinu, atcerēties par dzimšanas dienām un vārdienām un visus tomēr apsveikt un nebūt tādam ignorantam cilvēkam, kurš ir vienkārši, es runāju par sevi, jo es bieži vien tāda esmu bijusi un es arī vēl joprojām esmu, kad es aizmirstu kaut kādus svētkus un aizmirstu, nezinu, padomāt par to cilvēku, varbūt viņam ir grūts periods un es vispār pat neesmu pajautājis, kā tam cilvēkam iet, ir vienkārši aktīvi to mācīties. Un pat tad, varbūt, ja tas nenotiek pilnīgi automātiski, un es neteiktu, ka man tas bijis pilnīgi automātiski šādi domāt par attiecībām, es saprotu, ka to var iemācīties. Un es to redzu, ka tam ir augļi, ja tu mācies un dari un maini savas rīcības. Vairāk piedomāt par tām lietām un tomēr veidot tos savus ieradumus tā, lai man tās attiecības patiešām ir foršas, baudāmas, mīļas un labas un patiešām cieņpilnas un dziļas. Un man tas ir ļoti, ļoti svarīgi, bet tāpat laikā es saprotu, es nevaru ekspektēt, ka, lai es izrunātos sirdspilni ar citu cilvēku, tagad, viņš sēdēs un gaidīs un teiks, Lauriņ, kā tad tev iet? Man ir jābūt tai, kas ir atvērtai, man ir jābūt tai, kas jāuzdod jautājumus, man ir jābūt tai, kas arī kas klausās, kas ir ar cilvēku kopā, lai mēs varētu šīs attiecības attīstīt un dabūt to ko es gribu un ko es vēlos no attiecībām, bet tas ļoti, ļoti daudz ir tomēr
atkarīgs no manis un negaidīt tos visus pirmos soļus no citiem cilvēkiem, bet vienkārši būt pašai pieaugušam cilvēkam. Un šeit tu var noteikti paklausīties sarunu ar Dānu. Pati pirmā saruna, ko mēs runājām par upuri un glābēju un varmāku, un tur ir ļoti izteikti par to, ka, lai izkāpt ārā no savas upuru pozīcijas, ir jāuzņemās atbildība, un es godīgi teikšu, man liekas, kopš tās sarunas, un arī pirms tam kaut kāds mazs mirklīts, šis gads noteikti ir par to, ka viss, Laura, ir jābeidz čīkstēt, jābeidz būt upurim, un vienkārši ir jāuzņemās atbildība par savu dzīvi un savām lietām. Nu, lūk, tā. 29. Adīšana palīdz pret stresu un veido manu garderobi. Un tā ir taisnība. Šis džempers un vakardienas džempers, divi džemperi ir manis adīti, un es te varbūt vienkārši mūžam pateicīgs vai draudzenei Baibai no Darling Bull. Viņa šobrīd arī citiem cilvēkiem māca adīt un apgūt adīšanu caur aprakstu, tā kā iemācīties izlasīt aprakstus un adīt to, kas tur ir, un visu pielāgot, un visas tehnikas iemācīties un tā tālāk, un viņa pirms 3 gadiem mūs visām draudzenēm iemācīja cēsu adīšanas grupiņā, viņa mūs iemācīja adīt, un šobrīd mums visām rokās ir vienkārši fantastiska prasme. Es tiešām turpinu adīt, jo man ļoti, ļoti patīk, man tas ļoti nomierina nervus, šī sīkā motorika ļoti nomierina man nervu sistēmu, un tas man ļoti, ļoti palīdz, bet tāpat laikā es priecājos, ka man ir brīnišķīga iespēja pašai izveidot savu garderobi no nulles ar lietām, kuras pati uzadu. Es izsapņoju džemperi, un es viņu ņemu un uzadu. Un esmu ārkārtīgi pateicīga un priecīga, un ja tu gribi iemācīties adīt, tad noteikti var doties pie Baibas uz Darling Wool, un viņa iemācīs arī tev adīt. Vienalga, ko tu vēlēsies iemācīties uzadīt. 30. vēl tikai bišķiņ, ja? 30. ir laiks būt gudrai ar naudu. Un te ir, es teikšu tā, kā es saku, te nav uzrakstīts, ka es esmu palikusi jau ritīgi gudra ar naudu. Bet noteikti ir daudz uzlabojumu. Un es, laikam tie 35 ir kaut kāds solis, kur tu saproti, ok, klausies, Laura, tāda varbūt ir drošības pilveni, mēs tur mākam uztaisīt, bet nekādi ieguldījumi nekur nav notikuši, un es vēl joprojām baigi čakarējos ar šo jautājumu. Un šis ir tas gads, kad es gribu šo jautājumu nokārtot un sākt veidot jauns ieradums naudas pratībā, un naudas pratība man ir diezgan bēdīga bijusi, es vienmēr esmu bijis ļoti izklaidīga ar naudu, un es domāju, ka tas vēl joprojām bieži vien kaut kur parādās, kur es tā kā pazuda, nopirku un tā. Es varbūt neesmu izšķērdīga, bet es noteikti esmu bijuši tāda izklaidīga ar šo jautājumu un baigi nedomāju par nākotni, bet šobrīd ir tāda sajūta, kad ir jāsāk domāt par to nākotni un gribās kļūt gudrākai ar naudu, gribās vairāk investēt, gribās atrast veidus, kā vienkārši gudrāk pārvaldīt savus naudas līdzekļus un, protams, to iemācīt arī bērniem. Tas ir kaut kas, ko man gribētos tā kā nodot to sajūtu bērniem, ka viņi arī var gudrāk rīkoties ar naudu. Un šim jautājumam mēs pieskārāmies arī Elīnas Pelčers sarunā par naudu, ka ir laiks pelnīt piķi. Tā saucās laikam pelnīt piķi un dzemdēt bērnus. Ja? 31, un tas nāk no mūsu mastermind, par kuras jau bišķiņās stāstīju vakardien. Ir 80-20 domāšana dzīvē un darbā, un tā ir domāšana, un es varbūt jāuztais droši vien atsevišķu video, varbūt Randi, es nezinu, man joprojām stāv jautājumu un atbilžu sesija Randi, un es nevaru viņu noķert, jo viņš ir tik šausmīgi aizņemts darbos, ka mums nav laika uztaisīt šo te jautājumu un atbilžu sesiju, bet kopumā vienkārši tas ir domāšanas veids, ka tu domā par to, kā ieguldot 20% sava laika un enerģijas, tu saņemt 80% augļus. Un tas ir vienkārši pilnīgi cits domāšanas veids, nevis strādāt vairāk, lai vairāk dabūtu, bet kā es noņemu pilnīgi visu lieko un strādāju mazāk, bet precīzāk un gudrāk, lai es varētu dabūt vairāk. Tas nav tāds ļoti automātisks skatījums, kā mēs varbūt skatāmies dzīvē, jo visu laiku ir tā kā rukāt, jā, vairāk. Bet tas patiesībā ir bišķi citādāks domāšanas veids, un arī par to pašu naudas investēšanu, tur ir vienkārši šie 80-20 vai dzīvē, kur mēs tērējam laiku, kas dod vislielāko prieku, kas ir vislielākais tāds, atdeve, ko tu dabūsi, ieguldot maksimāli mazāko laiku un vietu. Un tas īstenībā ļoti daudz, kur ir parādies tādās situācijās, kur
Es nezinu, es tur varbūt sāku štukot par šausmīgi sarežģītiem veidiem, kā tad, kad mums ir saplīsus mašīna, kā mēs varam dabūt, Dievs, mēs neko nevarēsim izdomāt, un Andis, daudz atsauc uz Andu, bet Andis man ļoti daudz ko arī palīdz bieži vien tādā domāšanā, ka viņš ir tāds, ok, štukojam ātri, atrasinām tur, izīrē mašīnu, re, kur ir, un tāds, wow, es nevajadzēju veselu dienu par to domāt, bet īstenībā 10 minūšu jautājumā to varēja atrisināt. Nu tā kā mēģināt vairāk likt iekšā šo domāšanas veidu, bet par to varbūt kādu citu reizi bišķi plašāk. 32. Jā, neiesprūst upurī, bet meklēt risinājumus. Un man tajā dienā, kad man mira kaķis, es sasitu mašīnai riepu, reāli caurumu izsitu, vienkārši izsitu caurumu mašīnai riepā, un, protams, izlaidās gaiss, un viss slikti, un es tur raudu, un raudu pa kaķi, raudu pa riepu, un viss ir slikti, un tā. Un tajā brīdī, protams, ir tāds pilnīgs upuris par to, ka, Dievs, es nabadzīts, šausmīgi slikti, un viss ir tik briesmīgi, un vienkārši mācīties kāpt ārā no upura, un tomēr meklēt risinājumus, un tajā brīdī vienkārši rīkoties, meklēt evakuātoru, meklēt tos, servisu vai kaut kādā veidā rīkoties un darīt lietas, bet vispār es jau bišķi pieminēju pirms tam vienkārši, bet kopumā, man liekas, ka šis gads ir vairāk bijis par to, kad ir jākļūst par lielu meiteni, jāuzvelk lielo meitiņu biksītes, kā mēs ar Kristīnu Bētiku sarunā runājām, kad jāuzvelk lielo meitiņu biksītes, un mums ir jāsāk beidzot tā kā uzņemties atbildību un rīkoties, un mēs nevaram visu laiku būt mazās meitenītes, es runāju par sevi, nevar būt visu laiku mazā Lauriņa, kur visi izglābi, kur izglābi vīrs, kur izglābi vīrtēvs, kur izglābi tētis, un visi pārējie vīrieši man apkārt. Bet vairāk īstenībā domāt par to, kā meklēt risinājumus. Un dažreiz risinājums ir piezvanīt tam vīram, vīrtēvam vai tēvam, bet tas ir mans risinājums. Nevis, ka kāds man glāb, bet es meklēju risinājumu. Nu tā. Tad ir nākamais rakstīts, ko esmu nosvītrojis, bet tad es izdomāju to tomēr atstāt, ir atvērt prātu labākai dzīvei. Un tas ir kaut kas, kur es noteikti vēl strādāju, tas nav kaut kas pabeigts, vēl joprojām esmu diezgan procesā, bet es pēdējā laikā piefiksēju, ka man ir diezgan tādas ierobežot domāšanu par to, kā es varētu dzīvot, par to, kā es varētu, es nezinu, kādā mājās varētu dzīvot, cik es varētu naudu pelnīt, vai kā mans biznes varētu attīstīties, un es palieku pie tāda ļoti ierobežojoša un ļoti tāda maziņa skatu punkta, un cerēs dzirdot vienkārši tādus cilvēkus kā, es nezinu, Ingu Balikimīnī, vai cerēs vienkārši paklausoties to pašu Elīnu Pelčeru, kā viņi runā par lietām, un kā viņi runā par biznesu, un es klausos, wow, vienkārši, wow, cik krūti. Un tagad esot tajā mastermindā, mēs ļoti daudz, protams, tā teorētiski runājam par to, kā mēs varētu attīstīt savu biznesu, lai pelnītu vairāk, un es ritīgi jūtu, ka man ir baigā bremze. Tā bremze ir tāds ritīgs norauta roķena, kur vienkārši es neļaujos pat sapņot. Es nerunāju par to, ka es baigi tūlīt ņemšu un to darīšu. Tas ir nākamais solis, bet es pat neļauju sev sapņot un domāt par to, kāda ir tā mana sapņu māja, vai kāda man tā sapņu dzīve vai sapņu ceļojumu, un tad rīkoties tajā virzienā. Bet ja es pat nezinu, kas ir tas nākamais solis, tad man nav uz ko rīkoties. Un tad es tagad lēni prātīgi mācos bišķi vairāk vērt vaļā to savu domāšanu, lai es varētu domāt plašāk, domāt varbūt atvērtāk, varbūt tiešām es varētu tur strādāt internacionāli un tomēr varbūt angļu valodā vadīt to, ko es daru, vai ka es varētu tur, nezinu, padzīvot kaut kur ārzemēs kaut kādus mēnešus, vai es varētu dzīvot lielā mājā, vai mājā vispār kopā, vai mums varētu piederēt vispār māja, kas mēs īrējam dzīvokli, līdz ar to tas nav kaut kas, kas mums šobrīd ir. Nu tā, vairāk vienkārši vērt vaļā to savu domāšanu, lai es varētu dzīvot labāk un varbūt arī tiekties uz kaut ko labāku. 34, un pēdējie 2 ir tāda filozofiski, man nav jābūt perfektai un citiem arī ne, un tas ir kaut kas, nezinu, tas laikam nāca tikai pēdējos, nezinu, varbūt pusgadu. Es baigi spiežu sev būt perfektai, un tieši tādas pašas ekspektācijas liek uz citiem cilvēkiem. Un, citi cilvēki varbūt izsprūk vairāk uz šo jautājumu, it īpaši, ja ir attālāk cilvēki, tie noteikti izsprūk vairāk, bet tie paši tuvākie, kas ir vecāki un Andis, un arī mani bērni, protams, dabūna pilno versiju, kur man ir sajūta, ka viņiem jābūt pilnīgi perfektiem, un ja nu nav perfekcijas, tad jau nav labi, gana labi. Bet, protams, ka tas iet atpakaļ tajā virzienā, kur es tāpat rīkojos pret sevi. Un es esmu ļoti, ļoti stingra un tāda nevajadzīgi sodoša pret sevi, par to, ka es neesmu pietiekoši perfekta, ka es neesmu izdarījis perfekti, ka es neesmu rīkojusies perfekti un tā.
Un tad es šobrīd vienkārši mācos, ka ir gan labi, es darīju visu, ko es varēju, un arī par to mammošanu varbūt citreiz grūtāk ir pateikt sev, ka es esmu darījusi labāko, ko esmu varējusi, un es vienkārši varu rīkoties citādāk nākotnē, bet, kad ir gana labi tā, kā ir, un tādā veidā vienkārši lēni prātīgi trenēt to savu prātu, un skatoties savu terapijas ceļojumu, protams, saprotu to, ka tas nenotiek vienā dienā, tas notiek gadu gaitā, visu laiku saskaroties ar situācijām, un katru reizi ar vien varbūt labāk un labāk norēģējot tajā pašā situācijā. Tas ir tas, kā mainās paterni, šie te konstrukti, kuros mēs dzīvojam. Tas nenotiek vienā terapijas reizē, kur es izelpoju un palieku pēkšņi labāks cilvēks. Tas notiek konstantās situācijās, kur vienkārši visu laiku atkārtojas viens un tas pats līdz brīdim, kad tu tā kā, ok, I'm done with this, un to es beidzu. Es tā esmu tikus galā ar daudzām lietām, šī noteikti nav viena no tām, bet es esmu ceļā un arvien vairāk, protams, sanāk vien labāk un labāk, bet tad paliek vieglāka dzīve. Vieglāka dzīve, tāpēc, ka tu neekspektē no sevis kaut kādu pārcilvēka, domāšanu, un tieši tāpatās tu neekspektē no citiem cilvēkiem kādu pārcilvēka rīkošanos. Vienkārši saprot to, ka viņš ir cilvēks, un viņš nav perfekts, un that's fine. Mēs tā arī varam vienkārši dzīvot nost. Un pēdējais, 35. ir kaut kas, kur man šausmīgi smiekli nāk, bet tā ir taisnība. Man liekas, ka man vajadzētu beidzot nonākt pie sajūtas, ka es neesmu meitene, bet es esmu sieviete. Man ik pa laikam ir, es nezinu, varbūt jūs varat noteikti ielikt komentārā, vai jums arī kādreiz ir tāda sajūta par to, ka tu esi meitene ar 3 bērniem, un meitene, kurai teorētiski būtu par viņiem jāparaugājās un jāpelna naudu un tā tālāk, un liekas, kā no vienas puses saprot, ka esmu sieviete, pieaudzis cilvēks, kuram tā kā ir atbildības un savas lietas, bet es ļoti bieži gan sevi, gan apkārtējos sievietes visu sauc par meitenēm. Mēs te meitenes, un es īstenībā saprotu, ka man tā kā es nonāku pie tā sajūtas, ka es nobriestu, es kļūstu par pieaugušu cilvēku, pieaugušu sievieti, un man gribētos sev vairāk saukt par sievieti. Kaut gan man liekas šausmīgi jocīgi sev saukt par sievieti šobrīd, jo man liekas meiteni, bet man gribētos arvien vairāk no tā nonākt pie tās sajūtas, un es domāju, ka tas, protams, nāk ar laiku, bet tas arī nāk no tās pārliecības par to, ka, jā, es esmu gana pietiekoši izaugusi un pietiekoši tur savā dzīvē, lai es sev saukt par sievieti, un es esmu forša sieviete, un es neesmu nekāda vairāk meitene, es esmu vienkārši sieviete, kas uzņemās par savu dzīvi atbildību un dara lietas, lai būtu labāk, lai būtu foršāk. Tas arī viss. 35 gadi, 35 atziņas, 2 gabalos, kā tu redzi. Bet es ceru, ka tu esi noklausīsies līdz galam. Ja tu esi, tad mīļš paldies. Ja tu gribi padalīties ar savām kaut kādām atziņām komentāros, es tikai priecāšos, man patīk lasīt jūsu komentārus. Var ielikt sirsniņu, abonēt kontu, vienalga, kur tu skaties, vai tu skaties YouTube, vai tu skaties Spotify, tu vari abonēt, tu vari novērtēt, tu vari ielikt īkšķīšas un tā tālāk, vai ierakstīt komentāru. Un šādā veidā Māsības podcasts turpina dzīvot un turpina parādīties citiem, lai vairāk sievietes dzird un redz. Un es ļoti, ļoti ceru, ka pavisam drīz atgriezīšos uz kādu citu cilvēku dīvāniņu, ka es nebūšu viena pati solo epizodē, bet varēšu atgriezties ar kādu citu kopīgu cilvēku, kādā foršā sarunā, un tiekamies jau pavisam drīz. Čau!